toreiz izgāju. Pareizi. Jā, un atceries, kur bērns, es paņēmu to lāstu. Jā, tieši toreiz. Es zinu, kā ir būt tam objektīvam. Jo būs tikai paši outfit un neesfit. Labi. Jūs varat izrādēties sudrabotu vai zeltīti? Sudrabotu. Tur ir sudrabs, es? 5 lātāt maksā, 10 lātāt. Viņai bija tāds veids, kad viņa... Jā, katrā ziņā. Kā bija viņam rokas tēr? Jā, jūs tagad esat varat, jā. Tur var iet uz to vietu, ja? Jā, tur ir ļoti garšīgi tajā, kur jūs ejat. Jā. No tajā. No tajā. Kafejnē tā dzirnupe. Tas nomainīs telefons, ja viņš zvanīs. Pēc tam Ingrid devis to numuru, un tad jūs tā neatbildot, tāds neatbildot, tas ir Krievijā, lai tā jau paklausieties reģistrātoru, cik cilvēki ir. To īsti, redzēs, kad uzdomās. Beidz, gan arī studenti. Tas ir pilnīgi pareizi. Un pugādā mēšanā visi pašiem veiksmē. Par to jums pašiem, jā. Tur neko. Par to mēs neatzīmējam. Jā, tad veikalā būs. Čau, Pēter. Bija ļoti advancēts signalizācijas sistēmas, tā kā jaunības grāfīgi, tad visi sataisījuši kaut ko reliģiju. Teiksim, mēs ģīmes bijām sataisījuši problemātisku sistēmu, kura, kad ieslēdzās signalizācija, tā arī pusē kaimiņu telpa ietekās gaismas un viss, kas bija. Un vienīgā izstrāde, kurā bija sekcija mēģinājums, bija izmantojums vienkāršākas signalizācijas sistēmas, pudeles ar ūdeni, spaiņas un kaut ko tādu. Tas bija vienīgi pamodās. Ārējiem visiem vilkt ir atslēdzi un Kā tev dzīvojas labi? Jā, es saprotu. Mēs vēl esam daudz kopā. Jā.
Visas tām, kam ir 18, sākumā glāzi. Mēs, neskatoties uz to, ka mums ir datoriķi, matemātiķi, fiziķi un visādi citādi gudri, mēs nevarējām pie dzīvības dabūt lielās tumbas. Tādēļ būs mazās. Bet es ceru, ka jūs dzirdēsiet un viss notiks tā kā vajag. Lai jums jauka šī viencēliena izrāde, kuru mēs esam uztaisījuši no mazliet cita skatu punkta. Karalis Līrs darbosies, bet varbūt viņš nebūs gluži galvenais šajā izrādē. Patīkamu pēcpusdienu. Izrādes garums 4 stundas 20 minūtes. Tēvs sita mani sulēni tādēļ, ka tas bija viņa ākstu izbāris. Viņš dienu nakti moca mūs. Ne mirkļa viņš bez untumiem neiztiek. Kas visus traucē nav vairs panesams. Vecais Nelga aizvien vēl grib to varu izrādīt, ko citiem aizdāvājis. Goda vārds šie veči beigās pieņem bērnu dabu. Tie jāsoda, kad neklausa ar labu. Grauj, rūt un dūts, spļauj liesmas. Nē, zibens, bērkons, vējš, tās manas meitas ir. Apžēlo. Pret mani vairāk grēkos nekā es pret citiem grēkojis. Man gars sāk kļaiņot. Labo puisīti. Ko tu dari? Nu, maskas zemē netīsim. Ne nakti pārlaist esi nākusi, bet mani nokaut. Es zinu, ka tu savu vīru neieredzi un lūkojies uz Edmundu tik laipniem un tik nozīmīgiem skatiem. Es saku, ko zinu. Neliedzies. Klausies, ko tev teikšu. Mans vīrs ir vakar negaidīti miris. Un es un Edmunds, mēs esam vienojušies. Viņš arī vairāk man par vīru der no tev. Bet saki man no tiesas taisnības. Vai mīli viņu tu? Nu, un tu tikpat netikla kā es. Tavs vīrs ar tavu gribu mira. Tas zināms man un atklātībā nonākt var. Es necietīšu šādas runas. Viņš abām mīlestību zvērājis, nu viena otru nīstam kā sadzeltais nīst odzi.
Kuru viņam ņemt, vai abas vienu, jeb vai nevienu? Kamēr abas dzīves mēs, neviena netiks viņam. Kāds, kas jums to teica drusku šķielē? Es jūtos slima, citādāk jums sniegtu asu atbildi. Es tiešām slima. Ja nebūtu, es Indai neticētu. Tas viss mans nodoms. Man viss zināms, kā izrīkojāties ar viņu. Tā bija šī mīlestība lielā. Nu redz, par ciešanām, ar ciešanām tu maksā. Ja maksāju no es, tad samaksāsi arī tu. Man arī nokrita viņa. Varbūt tev manējās. somiņi tā kā Amen.
Kolēģi, nenovirzīsimies no temata. Pastāvēšu jau tikko ir iespējams, taču kļūt bagāti, diemžēl nē. Brauks, Latvija var. Nav, pasaulē piedara drošiem. Anitēs, tāpēc patīk Latvijā, ka jebkuras senās saknes kā stundās attēlot reāls un īstus. Tā ir no latviešu ģērbības superrelācija. Kopš 20. gadsimta